Zelta dienas grāmatas. Skolu beidzot būs zelta medaļas. Jūs kāds nopirka dienas grāmatas? Jā, mamma nopirka, bet teica, lai neslēgt. Jā, mamma, es jau zinu. Zinu, bet viņš nopirka man. Tur iedīja. Mācību gadu sezonu pasludinu par atklātu. Skaista rudens diena. Nav saule, bet kāda migla. Ja mēs no rītas uzceļamies un redzam šādu miglainu, skaistu rītu, nu pilnīgi prasās iet dārzā un savākt ražu. Bet mēs šodien sākam atkal dēstīt, lai pavasarī būtu ko vākt. Man ir prieks redzēt mūsu, varbūt nepārāk lielo, bet stipro saimi atkal kopā, atkal gatavojoties jauniem panākumiem. Es redzu, ka visi ir paaugušies. Nu, varbūt ne visi, bet, tie, kas nāks un mācīsies, tie noteikti ir paaugušies. Man prieks ir redzēt jūs tādus skaistus un sapostus. Skola var pastāvēt tikai tad, ja ir vismaz divas lietas. Viens ir bērni, un otrs ir skolotājs. Zinaida Matisone. Klasi neaudzina, bet jau pie 5-6 gadīgajiem turās sporta skolotāja Vineta.
Otrās klases mums nav, ar 3. klasi mums strādās skolotāja Laima. Ceturtā klase un latviešu valoda skolotāja Ilze. Netipiski augstu pakāpusies skolotāja Iveta, 5. klasi. Pirmo reizi 6. klasē skolotāja Krista. Septītā klase skolotāja Inga. Astotā klase skolotāja Žanete. Devītā klase skolotāja Jekaterina. Atcerieties, kas mums notika pagājušajā mācību gada beigās. Ko mēs pazaudējām? Skolotāja Lozi. Un nekas jau dabā, daba nemīl tukšumu, un brīvas vietas nekad jau nestāvies. Un tāpēc man ir tas gods stādīt jums visiem priekšā mūsu jauno darbmācības skolotāju, tautas daļamas meistaru, Ivaru Kalniņu. Skolotāju, un kur ir lūdzu tava klase? Nav. Nav? Nav. Sveicu tevi. Lūdzu. Sveicu tevi. Lūdzu. Sveicu tevi. Vēlu veicu. Bērniem jau ir tās ābeces, bet vai skolotājai būs arī tas pats zināms. Jo, lai jūs varētu parunāt par vienu un to pašu, jums ir jālasa vienas un tās pašas grāmatas. Te lūdzu ir grāmatiņa, un te jums ir no mūsu sponsoriem mazs sveiciens 1. septembrī. Paldies, paldies. Un, lai bez sveiciena nepaliktu paši mazākie, tad lūdzu skolotāju Vinetu atnāk te jums arī sveiciens 1. septembrī no sponsoriem. Tu palīdzi, tu aiznes, palīdzi skolotājiem, ja? Un tagad vārds pagastā padomes priekšsēdētājam Jurim Krūmiņam. Es domāju, ka šodien, uzsākot mācību gadu, jauno mācību gadu, ir jāmācās. Un tikai jāmācās. Katram jums jāzina vismaz 3 valodas. Ar tādu domu jums jāsāk 1. klasi un jābeidz varbūt arī 9. klasi. 3 valodas, jebkuras. Ieskaitot latviešu, bet angļu, vācu un franču jums būs jāzina obligāti. Iegaumiet un pierakstiet šodien savās dienas grāmatā. Tas būtu viens tāds vēlējums, lūgums, bet jūs saprotiet tikai vienu, ka no jums visvairāk ir atkarīgs. Kādas sekmes būs jūsu mācības gadā? Kā jūs virzīsieties uz priekšu? Skolotāji, kā jau vienmēr, darīšu visu, lai apgūtu to mācību programmu, kāda ir mācību gadā.
Šodien pagasts padomas vārdā es gribu pateikties skolas direktoram, mācību daļas vadītājiem, visiem skolotājiem par to lielo ieguldīto darbu, kas saistīts ar skolas sagatavošanu, arī tehniskiem darbniekiem, meistariem un māksliniekiem, kuri strādājuši pie skolas remonta. Liels paldies jums! Es arī gribētu, lai katrs no jums apgūtu arī datorus. Viņi ir pietiekoši skolā un pieslēgti ir pie interneta. Lūdzu, tas ir mūsu, varbūt, kopējās, bet jūsu vajadzīgās lietas. Un kā nelielu parādu pagasts padomu grib apsveikt jūsu skolotāju Žanetu Ceļmelnieci. Viņa piedalījās konkursā, vidnēja konkursu sakarā sapārdu programmām, lai katrs skolotājs veido savu programmu, priekšlikumus pagasts padomei un virzīsimies šīs kopējās lietas uz priekšu. Lai gan es saņēmu par internetu 3 varianti, tas ir ūdens apgāde, tātad siltumtrases un ceļa remonti, bet es domāju, ka arī nāks piedāvājumi citās jomās. Tātad, Žanete, mēs padomas vārdā sveicam tev. Paldies par ieguldīto darbu. Paldies. Nu, lai jums veicas, lai jūs tādi, bet tev jau kādi tādi pašnākšies lieliem. Būsiet varbūt lielāk nekā Grīdas, Māris, visu labu. Nu, kaut ko tā mīļi. Tā, lūdzu, lai būtu tā priekšpēdējā. Māri, viens pievorā. Nāciet. Ļoti labi, mālaci sūdi. Tā ati neredz. Jums loģiski? Es skatos tikai, loģiski būtu vaļā. Šitā atkal, bet taisnām mugurām, lai lielāk izskatīties. Jā, Rihards, un jūs maziņie, kurā klasītē tā jūs ejat? Otrajā. Iztais no muguru. Cik gadus atpakaļ tu gāji otrajā? 2.